Mīļie draugi, šodien es esmu nolēmis jums pastāstīt par šo vietu, ko es pats dēvēju par paradīzi zemes virsū. Viņas nosaukums ir Kūļi, un viņai ir daudz kas interesants. Un kas ir interesants, to jūs redzēsiet. Mēs lēnām virzāmies no tās manas pasaules, kas tāda tā kā mazā privātā pasaulīte. Viņa ir privātā tādā ziņā, ka tur ir citi laika apstākļi. Šeit var būt vēji, karstums vai augstums. Tur var būt bezvējš, tāpēc, ka tā dieva ausacis kaut kādā veidā rada citu klimatu. Ir tas teiciens, tā kā dieva ausī. Yeah. Es tur jūtos tā kā dieva ausī. Un tad es nāku augšā uz pārējo pasauli skatīties, kas tad notiek. Tas nosaukums Kūļi, tas nav tevs izdomāts, tas jau sen bijis. Jā, tas ir tik sen, cik tā vēsture atcerās par šo vietu. Un tas ir kaut kādiem no Krievijas impērijas laikiem, jeb Krievijas impērijas vācu laikiem. Un šo vietu sauca Kūle, Kuhle. Un tā tas vārds pārtapa, un viņš vienā brīdī kļūst slavens ar to, ka saimnieks, kas te dzīvoja kaut kādā, es nezinu, pieņemsim Latvijas laikā, viņš izdomāja, tāpat kā Cepļa kungs filmā, taisīt ķieģeļus. Un šeit gar Gaujas malu, gar Gaujas senlēju ir ļoti daudz māla nogulis, un viņš sāka rakt tos mālus un uztaisīt cepli. Tur mežā ir ceplis. Man pat bija vienā brīdī ideja atjaunot viņu, bet es domāju, neatjaunošu un pārāk daudz tā darba. Un visas mājas, kas šeit tika uzceltas no saviem ķieģeļiem. Un man tie ķieģeļi ir palikuši, un daļa no viņiem ir izmantota to būvju celtniecībā, kā ārējās apdars materiāls. Es jums parādīšu, kur rakstīts, ir tas brands Kūle. Tā bija eksporta preces toreiz. Mēs esam īpašam malā, jā, vai te vēl turpinās tālāk? Turpinās vēl. Paskatiet, tas, ko jūs tur redzat, tas skaidrs, ka tas nav ne bērzu birs, ne priežu sils. Ja? Šo meža veidu sauc par damaksni latviešu valodā, ko es uzzināju, protams, tikai kļūstot par laucinieku bišķiņu 2006. gadā. Un damaksnes manā paša atskaites sistēmā ir Latvijas džungļi, jo te aug viss, kam nav slinkums augt, viss šeit aug. Visi koki, visi putni, te ir tāda dabas bagātība, kāda reti, kur sastopam. Damaksnes, jā. Tur cauri tā ar grūtīti, tur tikai ar mačetīti un cirvīti var iziet. Tāpēc viena no pirmajām lietām bez tās piramīdas bija, ka es palūdzu, lai mums taisa taciņas tajā damaksnī. Tagad tās ir taciņas, un es eju pa taciņām, izskatās, ka 100 gadi jau tas ceļš bijis, bet es uztaisīju sev ceļus, lai es varētu paiet pa savu mežu. Savādāk tur nevar paiet. Iesim pie šī koka, šis ir... Es tieši arī domāju, kas tas ir par koku, bet negribas. Es ticu, ka tie, kas man saka, kā viņi sauc, nemelo. Šī goba. Goba? Goba, jā, un šis ir viens no lielākajiem 3 kokiem šajā paradīzē zemes virsū, un te bija tāds zīmīgs, tāds mistisks brīdis manā dzīvē, ka es biju savā laikā aizrāvies alķīmiju. Alķīmija ir tāda zinātne, kā izmantot dabas pirmelementus, lai savā pasaulē kaut ko izdarītu uz labu, teiksim tā apmēram. Un viens no veidiem, kā tas tika apmācīts, bija arī iemācīties runāt ar dabu, tā skaitā kokiem. Un tur bija tāds apmācības kurs, mēs sākam runāt ar kokiem, un tā runāšana tur ir tāda tehnika, kā tas darīt, nestāstīšu to tehniku, un es domāju tā, man arī šeit jāpamācās, kā man iet tā runāšana. Un tad es savienojos ar to koku tā, kā es esmu iemācīts, un dodu ziņu kokam. Pastāsti man par šo vietu kaut ko, parādi man, kā tu redzi pasauli, kā tu koks redzi pasauli. Un tur bija notika tāds mistisks saslēgums, kuru grūti ir
pastāstīt, bet es jūtu un es redzu, ka viņš rāda man stirnas buku. Un es redzu tā kā stirnas buku, un es zinu, ka viņš man rāda savu atmiņas failu. Stirnas buks šeit iet no meža tāds nevarīgs, vecs stirnas buks ar ragiem un nokrīt. Apmēram šajā vietā viņš nokrīt un nomirst. Es domāju, wow! Un tajā brīdī, kad es redzu šo ainu, man līdz vienmēr staigāja tajā brīdī 2 sunīši. Viens no viņa vārds bija Denijs, viņš vairs nav šajā pasaulē. Un viņš sāk riet, bet es esmu tajā saslēgumā, es stāvu pie koka un saslēgumā. Bet viņš tā rej, kaut ko ņemās rej, un es saprotu, nu labi, es beidzu to saslēgumu, es tagad atveru acis, paskatos, viņš izskašņāja šeit caurulu, un tur ir 2 ragi. Un tur ir 2 ragi, tas, ko es nu patās redzēju tajā. Wow, tas bija tāds, wow, tiešām tas ir. Tāpēc, ka es jau pats varu izdomāt, ko es gribu. Un arī, protams, šis stāsts, zinām mērā, fantāzija un izdomājums. Bet viņam ir vieta būt, tāpēc, ka ir kokam vieta būt, man ir vieta būt. Nu, saprot, tas nav, to nevar ne pierādīt, ne atspēkot, tas ir interesants stāsts. Bet, ja tam stāstam mistiskajam ir klāt vēl tie ragi, nu tas bija tāds fizisks pierādījums, tas bija tādā, es teicu, paldies tev par šo dāvanu. Es jau jums teicu, tad, kad es ieraudzīju, ka te ir arī māja, un mājā dzīvo Ilgstante, tad izrādījās, ka Ilgstante nav viena, ka viņai ir gotiņa. Un gotiņas vārds ir Auma. Un šeit bija veca kūts, un tā vecā kūts, nu kā ir veca kūts, un viņa tādā bēdīgā stāvoklī, un es nolēmu tā, nojaukt to kūti un uzcelt tās vietā jaunu kūti. Nu, tad gotiņai sākās jauna dzīve. Un tagad gotiņa jau aizgājusi ir tā teikt citos ganību laukos, nevis medību laukos. Un te notika tāds zīmīgs notikums manā dzīvē, ko es pieminēju varbūt iepriekšējās sarunās, ka viņai piedzima sirsniņš. Sirsniņš ir bulīts, viņš piedzima manā acu priekšā, un tas man kā pilsētniekam bija tāds pārdzīvojums. Wow! Un viņš piedzima un tāds slapšs un tāds nevarīgs. Un jau bez mazliet tur pēc pusstundas jau augšām bija gatavs iet. Cik vajag cilvēkam laika, lai viņš sāk kustēties normāli. Ja? Šis jau ātri vien ceļās augšā, un viņam bija uz pieres sirsniņa. Un tas man bija tik iespaidīgs notikums dzīvē, ka es palūdzu viņu nosaukt par sirsniņu, un tā viņš dzīvoja manā pasaulē no 6. līdz 12. gadam, un tajā 12. gadā viņš nolēma aiziet arī citos ganību laukos, un tā viņi divi tā dzīvoja šeit. Tagad te neviens dzīvnieks te nedzīvo, tad līdz ar to šeit ir tukšs, bet šeit ir vieta zāles uzglabāšanai un skābarības uzglabāšanai. Te bija tādi 3 steliņģīši, un te viņi dzīvoja kopā ar sirsniņu, un te bija tā vieta, kur manā acu priekšā, kur viņš jau bija nogūlies, kādu nedēļu vai 2, viņš bija gulējis neceļoties, un manā acu priekšā viņš uzcēlās un kājās. Ļoti tāds emocionāls brīdis. Aiziesim tad uz šo namiņu. Šeit ir stāsts par Ozolu. Tajā 2006.–2008. gadā, kad notika tā celtniecība, pirmos 2 gadus viņš bija tāds pusdzīvs, viņš bija pusnokalts ozols. Es domāju, vāks, kā tad tā ozols un nokalts? Un tad, kad tie lielie darbi, dīķa rakšana un tā tālāk beidzās, es pēkšņi redzu, ka šis ozols ir atdzīvojies. Tā aktivitāte, kas te notika, un tā attieksme, ar kā tas tika darīts, atdzīvināja arī šo ozolu. Tā kā viņš ir apliecinājums, ka šeit viss notiek labi. Es tikko pamanīju, ka tur ir tāda platforma. Nu jā, tad ejam tur. Ja tu pamanīji, tad šis ir īstais. Ja.